3 principi. Ievads. Patiesi, visi slavinājumi pieder Dievam, kuru mēs slavinām, no kura prasām palīdzību un kuram lūdzam pēc piedošanas. Mēs meklējam pie Dieva patvērumu no mūsu pašu ļaunuma un no mūsu ļauniem darbiem. Kuru Dievs ved uz taisnā ceļā, to neviens nespēj maldināt, un kuru Dievs ieliek maldos, dēļ viņa nekrietnības un vēlmes pēc maldiem, to neviens nespēj vest uz taisnā ceļā. Es liecinu, ka neviens un nekas nav kalpošanas vērts, kā tikai vienots Allāhs, kuram nav partnera, un es liecinu, ka Muhameds ir viņa kalps un sūtnis, miers viņam un Allāha svētība. Turpmāk tekstā kās. Šajā grāmatā tiek izskatīti 3 jautājumi, kurus katram cilvēkam kapā uzdos eņģeļi, proti, kas ir tavs kungs? Kāda ir tava reliģija? Kas ir tavs pravietis? No atbildes būs atkarīgs mūsu tālākais liktenis aizkapa dzīvē un tiesas dienā. Šie jautājumi ir muslimu akīdas pārliecības pamats. Daudzi zinātnieki iesaka sākt reliģijas apguvi tieši ar šo mācību grāmatu, jo tajā ir apkopotas tās zināšanas, kas nosaka Allāha radību likteņus. Grāmatā nav neviena jautājuma, kurš netiktu pamatots ar norādījumiem no Kurāna un pravieša sunnas. Studenti to sīki mācās kopā ar zinātnieku, šeihu, skaidrojumiem, kas sastāda vēl apmēram 20 reizes lielāku materiālu kā pati grāmata, bet visiem pārējiem ir jāzina vismaz tas minimums, ko ir uzrakstījis pats autors, jo viņš ir rakstījis savu grāmatu tieši muslimiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem. Komentāri un skaidrojumi ir ņemti no šeiha Soliha ibn Abde al-Azīza Ali šeikha skaidrojošām lekcijām. 1. Zini, lai Allāhs apžēlojas par tevi, ka mums ir jāiemācās 4 lietas. 1. Zināšanas, un tas ir zināšanas ar pierādījumiem par Allāhu, viņa pravieti un islāmu. 2. Darboties saskaņā ar šīm zināšanām. 3. Aicinājums uz šīm zināšanām dāva. 4. Pacietība, sastopot grūtības un nepatikšanas šajā ceļā. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, zvēru pie pievakaras laika. Patiesi, cilvēki ir zuduši. Izņemot tos, kas noticēja un darīja labus darbus, un mudināja viens otru uz patiesību, un mudināja viens otru uz pacietību. Al-Asr 103. 1, 2, 3. Imāms Aš-Šafī, lai Allāhs apžēlojas par viņu, ir teicis, ja Allāhs būtu nosūtījis savām radībām kā argumentu tikai šo sūru, ar to viņiem pietiktu. Imāms Al-Bukharī, lai Allāhs apžēlojas par viņu, ir teicis, ir jābūt zināšanām pirms vārdiem un darbiem. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, uzzini, ka neviens nav pielūgsmes vērts izņemot Allāhu un lūdz piedošanu par saviem grēkiem. Muhammad 47, 19. 2. Zini, lai Allāhs apžēlojas par tevi, ka katram muslimam un muslimai ir jāiemācās šīs 4 lietas un jārīkojas saskaņā ar tām. 1. Ka Allāhs ir mūs radījis, apgādājis ar iztikas līdzekļiem un nav mūs pametis savā vaļā. Tieši pretēji, viņš atsūtīja mums pravieti, kurš viņu paklausīs, ieies paradīzē, kurš nepaklausīs, nokļūs ēlas ugunīs. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, patiesi, mēs atsūtījām par liecinieku jums pravieti, tāpat kā sūtījām pravieti pie faraona. Faraons nepaklausīja pravieti, un mēs satvērām viņu ar bargo tvērienu. Al-Muzamil 73, 15-16. 15, 16. 2. Ka Allāhs nav apmierināts, kad pielūdz kādu citu, izņemot viņu, pat ja tas ir eņģelis vai pravietis. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, patiesi, masdžidas paklanīšanas vietas ir Allāham. Un nepielūdziet nevienu izņemot Allāhu. Al-Džin 72, 18. 3. Tas, kurš klausa pravieti un pielūdz tikai Allāhu, nevar patiesi mīlēt to, kurš ir naidā ar Allāhu un viņa pravieti, pat ja viņš būtu vistuvākais cilvēks. 1. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, tu neatradīsi starp tiem, kas tic Allāham un pēdējai dienai, cilvēkus, kuri mīlētu tos, kuri ir naidā ar Allāhu un viņa pravieti, pat ja tie būtu viņu tēvi vai dēli, vai brāļi, vai tuvinieki. Allāhs ir iegravējis viņu sirdīs ticību un spēcinājis to ar garu no viņa. Viņš ievedīs tos paradīzes dārzos, kur tek upes. Viņi uzturēsies tur mūžīgi. Allāhs ir apmierināts ar viņiem, un viņi ir apmierināti ar viņu. Viņi ir Allāha partija. Patiesi, kas ir Allāha partijā, tas ir no sekmīgajiem. Al-Mudžādila 58, 22. 3. Zini, lai Allāhs vada tevi uz paklausību viņam, ka Hanifija, 2. Ibrahīma reliģija, nozīmē pielūgt Allāhu patiesi, un Allāhs pavēlēja to ievērot visiem cilvēkiem, un priekš tā viņus ir radījis. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, esmu radījis cilvēkus un džinus tikai priekš tā, lai tie mani pielūgtu.
Az-Zarijāt 51, 56. Vārdi mani pielūgtu nozīmē pielūgtu tikai mani vienu. Vislielākā no Allāha pavēlēm ir viendievība, tauhīd pielūgsme, kas ir veltīta tikai viņam vienam. Vislielākais no Allāha aizliegumiem ir širk, kaut kā cita pielūgsme, izņemot Allāhu. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, pielūdziet Allāhu un nepiebiedrojiet viņam neko citu. An-Nisa 4:36. Ja tev prasīs, kuri ir tie 3 pamati, kas cilvēkam ir jāzina? Tad atbildi, kalpam ir jāzina savs dievs, sava reliģija un savs pravietis Muhammeds. Pirmais princips – zināšanas par dievu. 1. Ja tev prasīs, kas ir tavs dievs? Tad atbildi, mans dievs ir Allāhs, kurš mani izaudzināja un izaudzināja visas pasaules ar savu svētību, un viņš ir tas, kuru es pielūdzu, un es nepielūdzu nevienu kopā ar viņu. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, visi slavinājumi pieder Allāham, pasauļu valdniekam. Al-Fātiha 1:2. Viss, kas nav Allāhs, ir pasaule, un es esmu šīs pasaules daļa. 2. Ja tev prasīs, kā tu uzzini par savu dievu? Tad atbildi, pēc viņa zīmēm un viņa radījumiem. Viņa zīmes ir nakts un diena, saule un mēnesis. Viņa radītais ir 7 debesis un 7 zemes un viss, kas ir tajās, un viss, kas ir starp tām. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, un no viņa zīmēm nakts un diena, saule un mēnesis. Neklanieties ne saulei, ne mēnesim, bet klanieties Allāham, kas tos ir radījis, ja viņi jūs pielūdzat. Fussilat 41:37. Allāhs saka, patiesi, jūsu dievs ir Allāhs, kas rādīja debesis un zemi 6 dienās un pēc tam pacēlās uz troņa. Viņš pārklāja dienu ar nakti, kas tai steidzīgi seko. Saule, mēnesis un zvaigznes ir padevīgi viņa pavēlei. Vai tad ne viņš pavēl un rada? Svētīts ir Allāhs, pasauļu valdnieks. Al-Arāf 7:54. 3. Dievs valdnieks ir tas, kuru pielūdz. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, ak, cilvēki! Pielūdziet savu dievu, kurš ir radījis jūs un radījis tos, kuri bija pirms jums, iespējams, jūs būsiet no dievbijīgajiem. Viņš padarīja jums zemi par gultu un debesis par jumtu, un sūtīja lejup no debesīm ūdeni, un izved ar to augļus, lai jums būtu ko ēst. Tad apzinoties šo, nepielīdziniet nevienu Allāham. Al-Bakara 2:21-22. 21:22. Ibn Kasīrs, lai Allāhs apžēlojas par viņu, ir teicis, šo lietu radītājs ir tā vērts, lai viņu pielūgtu. Imāms Ibn Tamija, lai Allāhs apžēlojas par viņu, ir teicis, pielūgsme ir vārds, kas aptver visu, ko mīl Allāhs un ar ko viņš ir apmierināts, no vārdiem un darbiem, atklātiem vai paslēptiem, redzamiem vai neredzamiem. Tulka komentārs. Šeiks Solihs Ibn Abde al-Azīs Ali Šeiks ir teicis, pielūgsme ir viss, kas mums tika pavēlēts no Allāha, bez vērtēšanas, vai to pieņem mūsu prāts, un vai tas atbilst konkrētas vietas un laika tradīcijām. Tulka komentārs. 4 pielūgsmes veidi, kurus Allāhs mums pavēl – islām, padevība, imān, ticība un ihsān, patiesums ticībā, un no tā piesaukšana, dua, bailes, cerība, paļāvība un cerība trīsas, dievbailība, pazemība, bīšanās. Pievēršanās un palīdzības lūgšana parastās un kritiskās situācijās, aizsardzības meklēšana, upurēšana, solījuma došana, kā arī citi mums pavēlētie pielūgsmes veidi, kuri var būt veltīti tikai Allāham. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, patiesi, masdžidas paklanīšanas vietas ir Allāham. Un nepielūdziet nevienu izņemot Allāhu. Al-Džin 72:18. Tas, kurš velta kaut ko no pielūgsmes kādam citam, izņemot Allāham, ir mušrik, tāds, kurš pielūdz kādu citu, izņemot Allāhu, un kāfir, neticīgais. 3. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, kurš pielūdz līdzās Allāham kādu citu, tam nav uz to nekāda pierādījuma. Viņa norēķins ir pie Allāha. Tik tiešām neticīgie nav no sekmīgajiem. Al-Muminūn 23:11-7. Tāpat pierādījums ir arī hadīsā, dua piesaukšana ir pielūgšana. Pierādījums tam ir Allāha vārdi, jūsu kungs teica, piesauciet mani un es jums atbildēšu. Patiesi, kurš augstprātīgi attiecas pret manis pielūgšanu, ieies ellē pazemots. Gāfir 40:60. Pierādījums par bailēm 4 kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, nebaidieties no viņiem, bet baidāties no manis, ja jūs esiet no ticīgajiem. Al-Imran 3:17-5. B. Pierādījums par cerību 5 kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi,
tas, kurš cer uz satikšanos ar savu kungu, lai dara labus darbus un nepielūdz nevienu kopā ar Allahu. Al-Kahf, 18:11:0. C. Pierādījums par paļāvību, 6. Kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, un uz Allahu paļaujieties, ja jūs esiet no ticīgajiem. Al-Maida, 5:23. D. Pierādījums par cerību trīsām, dievbailību un pazemību kā pielūgsmes veidiem ir Allāha vārdi. Patiesi, viņi steidzās darīt labus darbus un piesauca mūsu cerību trīsās, dievbailībā un bija pazemīgi mūsu priekšā. Al-Anbija A. 21:90. Pierādījums par bīšanos kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, un nebīstieties no viņiem, bet bīstieties no manis. Al-Bakara, 2:15:0. Pierādījums par pievēršanos 7, sirds saistīšana un Allāha iecelšana pirmajā vietā savā sirdī, kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, pievērsieties savam kungam un pakļaujieties viņam. Az-Zumar, 39:54. Pierādījums par palīdzības lūgšanu kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, tikai tevi mēs pielūdzam un tikai tev lūdzam palīdzību. Al-Fātiha, 1:5. Pierādījums par palīdzības lūgšanu kritiskā brīdī kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi. Jūs lūdzāt savam kungam palīdzību kritiskā brīdī, un viņš atbildēja jums, es palīdzēšu jums ar 1000 eņģeļu, kas seko viens pēc otra. Al-Anfal, 8:9. Pierādījums par aizsardzības meklēšanu, 8, kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, saki, prasu aizsardzību pie visu cilvēku dieva. An-Nās, 114:1. Kā arī šie Allāha vārdi, saki, prasu aizsardzību pie rītausmas dieva. Al-Falak, 113:1. Pierādījums par upurēšanu kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, saki, patiesi, mana lūgšana un mana upurēšana, mana dzīve un mana nāve ir Allāham, pasauļu valdniekam. Nav viņam partneru. Tas man ir pavēlēts, un es esmu pirmais muslims Mekā. Al-Anam, 6:16:2, 163. 162. 163. Pravietis ir teicis, Allah nolādēja to, kurš upurēja ne Allāham. Muslim Kitāb al-Adāhī, 1978. Kā pierādījums par solījumu došanu 9 reliģiozā ziņā, o Krievu. Val. Kā pielūgsmes veidu ir Allāha vārdi, viņi cītīgi pilda dotus solījumus un baidās no dienas, kuras ļaunums būs izkliedēts visapkārt. Al-Insān, 76:7. Otrais princips – zināšanas ar pierādījumiem par islāmu. Tā ir pakļaušanās Allāham viendievībā, padotība un paklausība viņam, kā arī atsacīšanās no širka, tā noliegums un naids pret to un tā praktizētājiem. Islāmam ir 3 pakāpes – islām, īmān un ihsān, un katrai pakāpei ir savi balsti. Pirmā pakāpe – islām. Islāmam ir 5 balsti. 1. Apliecinājums, ka neviens nav pielūgsmes vērts izņemot Allāhu un ka Muhammeds ir Allāha pravietis. 2. Salā lūgšana. 3. Zakā nodoklis, ko maksā turīgie muslimi Ramadāna laikā. 4. Saum gavēnis Ramadāna mēnesī. 5. Hadž svētceļojums uz Meku. Uz apliecinājumu, ka neviens nav pielūgsmes vērts izņemot Allāhu, norāda sekojoši Allāha vārdi. Apliecināja Allāhs, ka neviens nav pielūgsmes vērts izņemot viņu, kā arī eņģeļi apliecināja, un tie, kuriem ir zināšanas. Viņš ir taisnīguma uzturētājs. Neviens nav pielūgsmes vērts izņemot viņu vareno gudro. Al-Imran 3:18. Šī apliecinājuma nozīme ir, tikai vienam Allāham ir tiesības būt pielūgtam, neviens nav pielūgsmes vērts, lā ilāha, noliedz visu, ko pielūdz, izņemot Allāhu, illa Allāh, un apstiprina pielūgsmi tikai vienam Allāham, kuram nav partneru viņa pielūgsmē, kā arī nav sabiedrotu viņa varā. To izskaidro Allāha vārdi. Ibrahīms, Ābrahāms, teica savam tēvam un tautai, patiesi, man nav sakara ar to, ko jūs pielūdzat, izņemot to, kurš mani radīja. Viņš vedīs mani pa taisno ceļu. Viņš padarīja šo vārdu, apliecinājumu, ka neviens nav pielūgsmes vērts, izņemot Allāhu, par paliekošu viņa, Ibrahima, pēctečos, lai viņi varētu atgriezties uz taisnā ceļa. Az-Zuhruf 43, 26-28. 26, 27, 28. Kā arī šie Allāha vārdi, saki, ak, kristieši un jūdi. Nāciet pie kopīga vārda starp mums un starp jums par to, ka mēs nepielūgsim nevienu, izņemot Allāhu, un neko viņam nepiebiedrosim, un neņemsim viens otru sev par kungiem līdzās Allāham.
Un ja tie novērsīsies, tad saki, aplieciniet, ka mēs esam muslimi. Al-Imran 3:64. To, ka Muhameds ir Allāha pravietis, apliecina sekojoši Allāha vārdi: pie jums ierādās pravietis no jūsu vidus. Viņam ir grūti redzēt, kā jūs mocieties. Viņš cenšas priekš jums, un viņš ir labs un žēlsirdīgs pret ticīgajiem. At-Tauba 9:12:8. Apliecinājuma, ka Muhameds ir Allāha pravietis, nozīme ir paklausība tam, ko viņš pavēlēja, ticība tam, ko viņš pavēstīja, attālināšanās no tā, ko viņš aizliedza un no kā atturēja, un Allāha pielūgsme tikai tādā veidā, kā viņš noteica.